pašdarinājumus, visādus tādus stāvis tur lokās, tā, ka tur nospies ko brēkas. Vienkārši aizliegt. Kāpēc ir bažas par to, ka reāli nav alternatīva vakuma pastiprinātāja? Man nav jāmācās braukt ar cietu pokainu pedāli, es to nekad neesmu darījis, tāpēc man ir jālien pro driftā un jāmācās bremzēt. Nu, come on. Ja es esmu mācījies strītā braukt ar vakuma pastiprinātāju, piemēram, nu, un piesēdināt ar to vakuma pastiprinātāju, tāpēc man ir kaut kāda jauna amerikāna. Kāds ir tavs priekšlikums? Nu, viņš saka no tās pašas markas ražotājs. Bet, cik es saprotu, cilvēks pasaka, vai viņš ir mēģinājis to uzstādīt tādu? Es esmu uzstādījis, jā. Es esmu uzstādījis. Neko nemainot, neko nedarot. Neiet runa par E30, iet runa par citu mašīnu, bet tā detaļa nav mainīta viņai konfigurācija, piemēram. Nu, visi pedāļu bloki no 34. kuzava, visi bremzes no 34. kuzava, visi štoki, visi ir no citas mašīnas. Bet ir citā, tās pašas markas, bet citādi modelī. Nu, šitādī variantā varētu, pieņemsim, to sistēmu uzstādīt ar tām oriģinālu detaļām visām. Jā, protams, jums vienalga jāpiesvār šo. Nevis pats no rokas uzmetīt. Tā kā viena un viņš piesvār visām šķienēm visām. Kurš to mākam? Tu visu redzēsi, mēs tad atrast kaumu. Tu atraisot kādu, tu jau redzi, kas tev Kāds atvērs? Atradīsim vīru, kas speciāli pieķersies hidrauliskajām bačkam un viņi ritīgi raustīs. Nu, teiksim, to Nē, nu Mareks jau arī katrā ziņā tā ir. Mans priekšlikums ir tāds, ka Mareks ir reāli gudrs un kompetents cilvēks, ka uz nākošais sezonu viņam vajadzētu uztaisīt telti. Kaut kādu vietu, kur apskata tehniskais komisārs mašīnas, lai nav, mēs zinām, par ko mēs runājam, lai nav bārdens. Nopērkam kaut vai sametamies visi, nezinu, pie kaut kādām licenzēm, klāt 5 slēpus, un lai nav reāli kaut kāda figņa par to, ka tad mēs skrienam, jo Mareks par lielam mums ir tas galvenais cilvēks. Pa lielam arī tas pacēlēt nav liela problēma. Īstenībā vienam ratam. Paši kārtēt servisā var aizmeties, es domāju. Bet es domāju, tādu uzmetinātu nogriezt bēņu vākus, tā pa lielam nevar nemaz apšolēt. Tas labi. Ka bēņas idejas. Kārtīt, labi. Būs tev. Bet tad paliek tā, ka oriģināla detaļa, ražotāja izpildījumā drīkst montēt. Nē, nu okei. Nē, nu Galvenais ir, lai tā noteikti. pastiprinātājs ir nostiprināts loģiski, stingri, kā viņš ir bijis no analoģisks tam oriģinālu stiprinājumu. Un, protams, kad ir jāmēģina saglabāt tas oriģinālās vīra. Jāmēģina, ir jāsaglabāt oriģinālās vīra. Ko jūs sakat par hidrauliskajām bremzēm? Problēma nav, ne? Hidro pastiprinātājs, tur nav problēma. Pārējais izdarīt. Ja vaktiņi pabīt pa kreisi, tur pat... Bet nolikumā rakstīts, ka, piemēram... Nenormāls specifiski, tāpēc ir... Tas tad, kad nāks man mēģinās pierādīt, lai tā stāvīgi ir reāls, ir vērķis un rokas. Citām atkal nebūs reāls vērķis. Nolikumā rakstīts, ka mašīnā ir grīšas. Vakums pastiprinātājs, drīkst normāli, nu blā, blā, blā. Piemēram, ja man ir hidrobremžu pastiprinātājs, es viņu drīkst likt, ja man ir bijis Nē, nu mekāniskais, pieņemsim no E32, teiksim, 750. Mekāniskais, stūrs pastiprinātājs sūta, piemēram. Nolikumā pēc nolikuma es nedrīkst likt, jo man nav bijis tāds. Hidrauliskais bremžu vakums, nu, kas viņš ir? Viņa vajag vajag. Nu, teiksim, te šeit jau puisim, kuram tāds ir, viņš ir tādu brauc, viņam vajag. Analogs, Arī oriģināli izpildījumi. Visu oriģinālu un vajag spēcīt. Kāda muļķīs? Viss reāli. Piespiedz ir noteikti par ko. Dari, kas tam atbildēs. Vienas teorētiski, ka tas ir rūtīgs izstrādājums, un arī visi ir stikmēji, un pēc ne. Tā jābūt Tas jautājums tāds, labi, tas jautājums, tu problēmas, bet teiksim, atnāk un tu konstatēji to, ka, ir
it kā ir ok, ja, bet, teorētiski, varētu pasūtīt tieši, teiksim, kā ir, ja. Jūs laidīsiet, vai jūs pasūtīsiet tieši no teitas moments? Tad būs ļoti atkarīgs noteikti no attiecīgās konstrukcijas. Ja tehniskais komisārs uzskatīs, ka šis dotais transporta līdzeklis ir pilnīgi nedrošs, tad viņš tev sūtīs mājās. Ja viņš uzskatīs, ka tu tomēr vienu sacensību drīkst nobraukt, viņam būs pārbaudes lapa, kuru viņš nodos sekretariātā. Tas ir vēl jaunums, nākamo gadus varbūt. Viņš ierakstīs šādam dalībniekam ar šādu apkuršienu. Ir izdarīts šāds un tāds aizrādījums. Nākamajā sacensībā jābūt novērstam tam un tam. Jā, tas ir tas, ko jā, bet ja tehniskā pasa, tad, labi, šoreiz par pro runājot, jā, bet tehniskā pasa. Nākošais sacensībās vienkārši tehniskais komisārs to redzēs. Strīdīgajām situācijām ir reāli jāsauc. Lai nokonsultē. Tāda iespēja, labāk parādīt ātrāk nekā tad, kad zinu, tas jau esmu. Bet tā detaļa ir rūpnieciski izgatavots. Tur nekas notiek. Tad, kad mums process vairs nedarēs tādu, es tur konsultējos, man tur viņš iedeva tādu akceptu, un ja tur būs pārējām protestam, tad, tas nemaz neies cauri, tāpēc vajadzētu kaut kā atrunāt, vai kas tas ir. Tātad nevienu pašrocību detaļu nedrīkst būt. Nē, tā ir rūpnieciski izgatavota detaļa. Tikai attiecīgā modeļa, citu modeļu. Attiecīgās markas, citu modeļu, jā. Tāpēc es arī varu uzlikt no opētus uzlikt uz tangu oriģinālu. Nē, citā bunžā. Stanga, ok, bet, teiksim, vakumdīs, katram viņš ir tā piesvarčots, kā viņš tur māk. Viņš stāv uz pagrīdnieku galvas, Kā ir braukt uz vakumu? Un katra mašīna, katra modeļa ir savā. Piemēram, kā tu, Marek, skatīsi, man ir bremzes, kas reāli tajā laikā nebremzējas. Es uzlicis, pieņemsim, no 540 BMW bremzes supports, un, teiksim, pielāgojas visu pat vestu, ja? Tad man likt tagad kaut kādu mazu, nepazīstam cilindrītu un mēģināt tagad tos lielos supports nobarot. Ja man jau ir no tā paša modeļa bremzes, un es viņu viens pret viens uzlieku un braucu. Tu jau vakumņiku un centrālo cilindru jau tu tur vari pierunāt tajā pašā vietā, bet runa iet par to, ka tu pārnes to vakumņiku uz priekšu. Bet oriģināli izpildījumā, kāpēc viņš nevarētu būt uz priekšu? Ar visu oriģinālu kronšteinu, kur viņš piestiprinā? Bet oriģināla mašīna ir šeit priekšā. Jā, tas ir vecajam bērniem. Bet tur jau viņš ir paredzēts, tai vietā, un viņš tur ir... Mācītāji mašīna nebēr. Bet tad arī, zinēji, ja bija rīdas zinējs, tehniskais komisārs, vai viņi atbilst, stiprīt vispārējais. Ar to to jautājumu, jau var tur. Jā, bet runa iet par spienu, kad saglabājam oriģinālu. Es arī saprotu, ko tu dari, jo tu uzmanītājs ķēries, ka liek, ka tu saproti, kas tev... Var kaut kas notikt, vai tas vecā visi kārtībā. Ja nebūs pārgās, visu jautājumies arī. Tu stiedz var reāli dabūt kā? Auto, kur es nezinu. Viņi ir dabūt. Blokiem, kāpēc to nevišķi? Mašīnai ir jābūt cauruzmai. Braucējs teiks, viņam jāredz stāvēt mašīnai cauri. Tas ir tā, nav Pārkai pa Čehovu rīķī. Pārkai par to dzels Čehovu, kas rakstīts. Respektīvi sanāk tā, ka man vajag Čehovu plasmasā akumulātoram, Čehovu man vajag pārkai, man vajag vēl Stjenku, piemēram, ja viņi man nav ugunsiem aizmutēt. Un vēl man vajag visiem sūkņiem, šļaukām, blā, 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 visam vēl vienu. Ja tev pārka ir kastē, tev ir Pārkas kastē. uzstādīšana atbilstoši FIAM noteikti. Bet tev ir starpsiem vāka, varbūt tur viņi tev aizvēja. Bet galvenais vajag, lai vāka ir atdalīta, noteikti. Ja nav starpsiens, tad viņai kaska ir.
tāpat, ja piemēram iet tomēr degvielas trūks caur salonu, tad viņām jābūt ar ugunsdienas savienojumiem virsbūvē, ne kabīnē, un aizsargātiem piemēram tur uguns tā tā. No tām paredzētām materiālām. Salonā nedrīkst savienot. Ja tev ir jā, un ja tev tā trūkst caur sienai, uguns sienai, teiksim, kas tev ir bagāžniekā vai kā, tev ir jābūt speciāli savienojumam. Ja viņi vienkārši iziet cauri, viņi nesaņem caurums un iziet cauri. Šeit sūknis ir vajag. Viņš ir drošāks, viņš cauri, nekā viņš ir sastāvīgs. Jā, pieņemam tā, ka ja tas tev ir alumīnijas siena, tad tas ir ok, ja alumīnijas to klubu nevarēs samainīt. Viņam par šitiem jāvien varēs ir padiskutēt ar Tas ir īstenībā arī. Jā, katrs ir svarīgi. Jā, ka mēs runāsim nākamgad. Bet tas, ka mēs nesam speciāli noteikums rakstīts, un nav tur noteikumos uzrakstīt, arī būs. Un automobīls ar aizmugurējām durvīm, tas ir pikaps, hedgebacks. Sedans, tas 4 durvīm, tas nav ar aizmugurējām durvīm, tas nav, jā. Kā ir sedans? Sedans ir ar bagāžu. Ir gan tādu, nu. Ko nozīmē? Tur rakstīts automobīlim ar aizmugurējām durvīm. Ko tas nozīmē? Jā, bagāžu.